Tā, pirms mēs lecam iekšā jaunajā video par neglīto BMW E65, gribu uztaisīt tādu mazu update, kas notiek šajā YouTube kanālā. Gribu pateikt paldies jums, milzīgi paldies par to, ka esam visi kopā tikuši līdz šiem te 100 000 sekotājiem un esam pirmais latviski runājuši YouTube kanāls ar 100 000, un tas bija tiešām vairāk gadu, 4-5 gadu darbs un ļoti smags darbs, un tiešām novērtēju to, ka jūs esat kopā ar mums visus šos te gadus, gan ar manu komandu, gan mani, un atbalstu, un tiešām mēs varam darīt šo te sapņu darbu un veidot šo te auto saturu un visu to rādīt jums. Un daudziem no jums iespējams rodās tagad jautājums, ir 100 000, Robert, kur ir tas īpašais video, kur ir tas īpašais notikums, ko tu teici, kas būs? Es gribu pateikt to, ka es ļoti strādāju pie šī notikuma atzīmēšanas, un mēnesi pēc šī te video augšuplādes no šīs dienas es paziņošu viens notikums. Es vēl baigi negribu izpļāpāties, priekš manim tas ir tāds diezgan dārgs pasākums, uz ko man vajadzēja diezgan ilgi nobriest, lai to visu izdarītu, bet jau mēnešu laikā būs zinām jaunumu, un es ļoti ceru, ka jums patiks. Un dēļ šī projekta un vēl citiem projektiem, kurus mēs esam filmējuši, ir sanācis tā, ka mēs esam tik daudz safilmējuši, ka mēs nespējam visu samontēt, tāpēc arī šis te video, kas tuliņās būs, tur vēl kokiem nav zaļas labs, tāpēc atvainojos, mēs tiešām nevis slinkojam, bet mēs strādājam dienu un nakti bez brīvdienām, lai paspētu visu šos te video samontēt, un jūs nevarat iedomāties, cik ļoti daudz laika prasa, lai vienu video safilmētu un samontētu. Līdz ar to mēs darām visu, un es atvainojos, ka jā, kad ir kaut kāds saturs, kas pirms pāris mēnešiem ir filmēts, mēs darām maks, lai būtu forši. Vēl ir pāris tādi ļoti interesanti projekti, kas tuvojās, un kur mēs tiešām esam ielikuši sirdi un vēseli. Tā kā paldies tev, ka skaties šo kanālu. Tagad atgriežamies un skatāmies mūsu jauno sēriju par mūsu neglīto 65. BMW E65 taču, kas izkabināja Mārtiņa Mercedes Challenge'ā, un par cik mēs šajā tam izkastē esam iegrūduši diezgan daudz naudu, lai viņi tehniski dabūtu tādu, kādu viņi ir. Vizuāli, es negribu šajā brīdī apvainot nevienu, kam ir 65. Man tā mašīna liekas, tāda neglīta. 65. ir Fāteris, kurš ir izdevies. Viņš bija smuks, kantains, dizainiski ļoti smuks, vispār nekāda bazara. Man liekas, ka pats glītākā 7. sērija ir viņa Fāteris. Tālāk viņa jaunākais bračs. Vecstāvs smukāks. E32, tev liekas smukāks? Jā. Labi, vecās īstenībā arī bija diezgan smuks. Un 65. man liekas ir tāds, it kā vana bija modernā tečku, bet īstenībā viņš ir diezgan neglīts. Un es negribu apvainot tiem, kas brauc ar 65. un tā ir slikta mašīna. Nē, tā nav slikta mašīna, bet jā, ir 7. sērijai glītāka modeļi. Nu, tad man ienāca ideja prātā, par cik šī ir challenge uzvarētāja mašīna, mazliet viņu palutināt un mēģināt viņu uztaisīt mazliet glītāku. Es gan nesolu, vai man tas izdosies, un arī sērijas beigās komentārā tev ir jāieraksta, vai mums no šī ir kaut kas sanācis, vai tāpatās viņš izstās neglīt un tur nekas nav glābjams. Tad tagad mēs atrodamies Kuldīgā, kas arī nav pavisam nejauši. Mēs šodien mazliet nokrāpsim Roba studio. Sorry, vecīt, mēs esam atbraukuši pie mūsu čoma Janeka. Jūs atceraties, perekupu laikos mēs te klapējām ar āmurīti ārā mašīnu, un arī savu kabrioletes te bija atvedis, lai mazliet piečinī un buktīts izvalk ārā. Tad tagad izrādās, ka viņš arī nodarbojās ar detailingu, un es viņam uzzvanīju, teicu, hei, vecīt, varbūt mēs šito neglīto miskastu varam kaut kā uztaisīt glītāk, un viņš teica, jā, ka viņam ir idejas, kā mēs varētu atjaunot šo te melno krāsu, kas izstās briesmīgi arī tad, kad viņi nomazgās. Tas varētu būt pirmais solis, kā mēs varētu dabūt to svaigumiņu, un varbūt viņš sāks pēc kaut kā izskatīties. Protams, diski arī ir briesmīgi, bet pie tā es šobrīd štukoju. Tā kā price performance, ko es varu atļauties, to mēs arī šajā sērijā noteikti nomainīsim. Bet tagad braucam pie Janeka. Tagad mums ir laiks sērijas atbalstītājiem, kā ar vertikālu, un mēs šobrīd atrodamies Liepājā, tramvaja pieturā, kur es gribu nodemonstrēt, kas notiek ar tiem, kas nepārbauda automašīnas vēsturi. Tieši tā, viņi brauc ar tramvaju, jo viņa automašīna šobrīd atrodas servisā. Iedomājies, raksts Liepājniekos, Roberts Vītols, gada Liepājnieks brauc pa Zaķi ar tramvaju.
Šodien jāspiež. Tātad runājot par tēmu, es esmu atradis 7. sērijas BMW. Viņš izskatās labāk nekā manējais 65, jo tas ir 2019. gada modelis un, protams, sludinājumā viss izskatās baigi labi. Ja salīdzina ar manu miskasti, tad pat ļoti labi. Ar krievu valodu man iet grūti. Nu tā, ka možam gaurjot, dā. Es varu paņemt šo te viņu numuru un ielikt pie mūsu draugiem, kā ar vertikāli pārbaudot automašīnas vēsturi. Jā, tas ir saits, kur tu vari pārbaudīt, kas ar automašīnu noticis ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Un tiešām iegūt ļoti noderīgu informāciju pirms tu saki tam Pere Kupčikam, jā, es pērku šo te automašīnu. Un šo te automašīnu mēs redzam, ka viņa ir bijusi sista vairākas reizes. Mēs arī šajās daudzītajās bildēs, ko kā ar vertikāli mums sniedz, redzam, ir diezgan normāli pašķaidīts aparāts. Pats bēdīgākā lieta visai šai lietai ir tas, ka arī šajās sistajās bildēs šī automašīna izskatās joprojām labāk nekā mans 65. airbag ir izšauts un nav baigi forši. Tādēļ esi uzmanīgs pērkot lietotas automašīnas un pārbaudi taču VIN numuru pie mūsu draugiem kā ar vertikāli. Un kā jau ierasts ir šis te kodiņš pieejams video aprakstā, kur to visu varēs izdarīt daudz lētāk, lai tev foršs pirkums. Un tagad laižam apakaļ, mēģināsim mūsu miskasti mazliet uzlabot. Kamēr mēs te piefilmējam un līdz jau gribējām braukt pie Janeka, rekums pieripoju šitāds Suzuki. Kā tev godēt? Mārtiņš, es teicu, vecīt parāda savu tačku, es domāju, mēs pie reizes varētu apskatīties. Viņi izskatās tādi, it kā mēs viņu varētu pa diviem pacelt. Tāds maziņš, tāds kukainīts tā iekšā ir. Tur ir kārba lielāk pa motoru, viņam automāts ir. Automāts, kur gada mašīna tā ir? 84. Viņam ir 40 gadi šogad. Automāts, iedomājies? Jā, bet īsumā nav tā, ka nav vietas. Nē, un pasties aizmugurē vēl mazās var samest, un viss notiek. Labi, aizmugurē tur baigi mazās nevar salikt tagad. Nē, te ir vienkārši tā, ka es nezinu, vai šito var likt iekšā, bet, karači, var kāpt iekšā tikai tad, ja der iekšā. Šitās jābas taurītas sanāk, ja? Jā, iegriez, palaidi. Cik Latvijā šitāds vispār ir? Tu vispār ir kāds vēl? Es neesmu nekad saticis nevienu. Nē, šis ir tāds ekskluzīvs vērts tādā ziņā. Taura ļoti labi, tā tiek izmantot dailijā vienkārši. Visur. Nereāli krūts, labs dampīts. Un es īstenībā pārsteigts, viņā tiešām ir vairāk vietas nekā izskatās no ārā. Tā kā tu vari normāli smuki iesaisties un kur ir vējas status arī. Bija grūti nokārtot? Trešdienā izdomāju, ka vajag, ceturtdienā bija jau, bet trešdien vēl galīgi nebija gatavs. Trešdien vēl vakarā viss tika darīts, lai būtu gatavs. Ceturtdien vēl motoru telpu tīrīja, paklāja, šujām kopā. Kaut kāds niansīts ir un ne, tur kaut kas pie maģīša tur trūkst, jā, maģīts laikam nav. To kāds noteikti ir izrāvis pirms kādiem 20 gadiem. Bet tie ir oriģinālie krēsli? Vai šūtie? Es gribētu teikt oriģināliem. Viss, kas nav no oriģinālā, nav tas rāģiņš iekšā vairāk. Pārējais es gribētu teikt, ka ir diezgan nice. Es pirmo reizi dzīvē taisu durvis, kas ir tik plāniņas. Es nezinu, vai to mēs sajūtu varam jums skatītāji iedot, bet viņas ir arī pēc sajūtām, ka tu kusini, liek tāda sajūta, kad ir, tā kā semakam viņas svērtu kādas 20 reizes, varbūt 40 reizes smagāk. Viņas ir tādas plāniņas, ļoti plāniņas. Te ir arī ātrais remonts, piemēram, drīz apskati ir te uzreiz izrauj ārā, viss te, piemēram, loki šobrīd neturās iekšā. Te ir tā, ka, logi, ja vienkārši vajag dabūt ārā, tad viņi paņem, izceļ ārā. Viss ir vienkārši. Bet, ja tev vajag kaut kāds detaļas šitai tačkai, tad nevar būt, ne? Tad ir pašam jāuzmeistaro. 3D printers tur var būt, vai kaut kas bišķiņ jāpaņem, jāpielots, vai jāatrod kaut kas cits, kas varētu derēt. Kāda vērtība Eiropā šiem modeļiem ir vispār? Ir tirgojās kaut kas? Es esmu mēģinājis noskaidrot, atverot mobili vaļā, piemēram, iemetot mobilē mašīnas nosaukumu gadu, bet mobili neko neatvērt. Pilnīgi, jā? Es man liekas, ka Kazahstānas tirgu viņš taisīts vai kaut kas tam līdzīgs. Ja es pareizi atceros, kaut kāda Indonēzija, Kazahstāna. Šo taču nevajag ar vaist pie Janeka, buktīts izvilkt ārā. Reku, ja mēs pret saulīti paskatāmies, reku kāds ir. Ir buktīts. Reku kāds ir. Janeks jau gan jau gaida šito arī. Es esmu viņu saticis, Janeks ir redzējis viņu, viss kārtībā, sveicien Janekam. Viņam patīk šā mašīna? Jā. Viņš man vienreiz teica, ka viņam ir litrīgs Suzuki. Es saku, viņam ir 0,8 Suzuki. Un tad es viņam parādīju šito. Tu esi bišķi pamērījāties krāniņiem? Krāniņiem, jā, bišķīt, Janekam bišķīt lielāks, man bišķīt mazāks, bet vajag nedaudz. Man ļoti patīk Kuldīgas, gribu pasveicināt visus, kas ir no Kuldīgas. Ierakstiet komentārā, ja jūs kāds no Kuldīgas skatāties šo visu. Es jau saprotu, ka daudziem vienkārši BMW ir iebjās, un arī tas pats Mercedes patīk labāk, un tas ir baigi forši. Man ļoti liels prieks, ka ir tāda, ka katram jau ir savu kaut kādu gaumi, un es negribu teikt, ka tagad jā, šī tačku innē, un tas ir tāpēc, ka viņi turpat labāk. Viņai ir daudz mīnus. Vienkārši tai otrai mašīnai bija vairāk mīnus. Un tagad brauksim pie Janeka, kurš, jā, kā izrādās, viņš ne tikai rauj buktas ārā, bet viņš arī var opulēt, uzlikt keramiku un tādas lietas. Un, gan jau normāli cilvēki nelikt virsū keramiku šai tačkai, kas izmaksātu kaut kādu 500–700 eiro, bet man tiešām gribās pamēģināt atdzīvināt to krāsu un apskatīties, vai
mums varētu izdoties kaut kas labāks ar šo 65. Kur īstenībā mums arī aizmugurē ir mūsu challenge uzvarētāja mašīna Audi. Mēs varam teikt, ka BMW vai Mercedes, bet reāli šī bija tā mašīna, kas mūs izglāba no visām problēmām. Īstenībā arī ir tāds pāris buktītes, kuras mēs varētu Janikam atstāt. Viņam reku šitā īstenībā diezgan normāli. Nav leidziņa. Ne? Nē. Šī būs mašīna, ko mēs tiksim mājās šodien. Tā kā viņi atkal izručīs. Čau, vecīt. Kur esam klāt pie mūsu drauga, pie kā mēs jau esam bijuši. Ļoti sen īstenībā pēdējo reizi, ne? Nu, kādi 2 gadiņi. Jā. Es tieši domāju, kaut ko varētu uzgāzt, kaut kādu problēmu virsū, bet man īsti nebija. Man visu laiku bija tādas mašīnas, kuras man likās, ka nav jēga. Tā baltā automāta mērci vai tā kā, reāla problēma? Nu, reāla problēma. Šīs sērijas uzdevums ir mēģināt 65. uztaisīt, lai viņš pēc kaut kā izskatās. Es viņu speciāli arī nemazgāju, lai būtu dramatiskāk viss šitā lieta. Teikšu, kā ir. Nu? Mēs 65. uztaisīsim pa F10. Šitas ir Janeka Rabotņiks. Spartaks vārdā. Spartaks, jā. Ja jums kādreiz liekas, ka darbi neiet tik ātri uz priekšu, tad šitas čals ir pieslēdzies pie pulēšanas, ne? Lielākais pohaists, man liekas, Guldīgā? Ja tu esi redzējis kaķus, tad šitam ir pajāt par visu. Jā, klausos, Janeks teica, ka tu esi rītīgākais pohaists. Tā ir taisnība, ja ir, tad noglaud man šitam, jā. Man tā patīk kaķi. Kas jau pa 2 gadiem vispār ir noticis? Es skatos, ka tev putniņi joprojām ir. Ja jūs būsiet diezgan vērīgi, jūs pamanīsiet, ka vienam no putniņiem ir mainīsies krāsa. Ir tas gaišais, mozzarella saucās. Balts ar dzeltenu. Tam arī ir 8 gadi. Reizē ar kaķi paņēmām, un viņš laikam ir ilgdzīvotājs. Viņš negrib apēst viņus? Nu, viņš ir pieradināts, ka viņš to nedrīkst darīt. Nu, izskatās. Nu, skaties. Spartak! Spartak! Ja mēs viņu ielaist iekšā, kas notika. Kad mēs te bijām pirms pāris gadiem, tad mēs taisījām arī tūru pa šo ēku, kur Janeks arī šeit lejā darbojās, un augšā viņš dzīvoja. Tagad vairs tā nav, ne? Ir tā kā jauna vieta noskatīta, jaunas idejas, jaunas perspektīvas, jauni nākotnes plāni. 2 vārdos nākamo vietu mēs uztaisīsim labāku vēl par šo, skaistāku un jaukāku. Nopietni, ja? Nopietni, jā. Pilnīgi tādi grandiozi plāni. Labi, pirms mēs dzenam iekšā, man to jautājums, tev ir 3 moči? Vai kāpēc tev ir 3 moči? Šie visi ir manējie, un 3 ir tikai tāpēc, kad 4. pārdevām. Pirmdienai, otrdienai, trešdienai. Pēc sanāk, tad šitas ir bišķi pār litram, ja? Jā, tas ir litrs 100. Šis? Litrs 200. Un šis? Nav litrs 700 kubi. Un tad vēl ir tas 4. bija, tas bija arī litrs 200. Tās bija pilnīgi 2 kopijas šitam mocim. Iedomājieties, šitādu pašu motociklu, tikai pilnīgi melnā krāsā. Viss pilnīgi identiski. Tā kā viņiem ir katram savu sajūta, tāpēc tev ir tik daudz, vai kāds ir tas tavs tā ideja? Tai sajūta ir bagais nosaukums. Tā sanāca. Tas tā kā zana, kāpēc tev tik daudz mašīnas? Protams, tā vienkārši sanāca. Vai ne? Nu, tieši tā. Nu. Vecīts to saprot. Tā reāli sanāk mums čājiem. Mēs tur neko nevaram darīt. Ir teiciens, džeki nekad neraud. Ir mirkļi, kad tas šķidrums viņiem sakāv galvā. Un tad vienu dienu viņš pamožās un nopērk motociklu. Kur man pērkot, es atradu saulenītes nāca līdzi arī. Tā kā es zinu, ka viņas man nepiestāv, bet tomēr tas ir free stuffs. Klausieties šo skaņu. Viņam ir žēl. Tev iekšā var dzirdēt daudz skaņas. Tie ir papagaļi ārā. Tas nav durvis. Mēs arī eņģis sapulēsim. Ja mirklī, kad viņi krāsāti, maškad tomēr ir sūdīga laka uzlikt virsū vai sūdīga krāsa. Un tur tu vari nēsāties apkārt ilgi un dikti, un tu to spīdumu, to dzīdrumu, dziļumu, kas ir tas lakas dziļums, lai izceltos pats krāsas tons, tu viņu vari nedabūt augšā spīdīgi. Tāpēc, ka viņi krāsot un iespējams nekvalitīvi nokrāsot? Es saku, ka var būt, kad ir nekvalitīvs materiāls uzlikts virsū, kur ir ļoti nereāli uzpulēt. Vai arī tu viņu vari dabūt kaut kādā mirklī tādu superīgi spīdīgu, un ļoti īsā laikā viņi pārvērtīsies tieši par tādu pašu miskasti, kāda ir tagad. Nav tā, ka viņš atmeties jau tagad? Nē, es neatmetos. Es vienmēr izdarīšu visu, ko var izspiest no šī materiāla un šīs darbības. Bet par pārējām garantijām, skaties pats. Ja būtu oriģinālais krāsai, nav var redzēt, ka ir mainīts krāsots, tik ļoti var redzēt, jā, kurā veidā to redz. Pat krāsa jau viņa ir sašvīkāta, bet var redzēt, ka viņā nav iekšā tajā lakā nav caurspīdīgums vai dzidrums. To redzēt tā kā lakas virsmu, bet tu neredzi pašu krāsu. Ja viņa vienkārši ir saskrambāta,
tad var redzēt vēl to krāsu, bet šajā situācijā tu neredz krāsu, tu redz, ka apakšā ir kaut kāds tumšs materiāls. Es domāju, par cik viņi ir krāsot Lietuvā, vajadzētu visam būt kārtībā. Jā, tie ir pašlabākie meistari sastopami starp Vāciju un Latviju. Un tie Latviju. bija tādi ritīgie perekupi arī, kas teica, ka dēls pārbauda mašīnu un viss čotka un viņš jau kā tiek iekšā. Nē, viss kārtībā, tur kāpt iekšā. Kaķī. Nu? Semaks? Lec iekšā droši. Kur tās atslēgas ir? Tikai nečurā lūdzu iekšā. Šitā ir tev atvest tādā stāvoklī mašīnu, nomest un pateikt, izdara best what you can. Cits maksā. Viens kā. Štuka, jā? Pagaidi, tur ir nianse šāda stāvokļa mašīna. Ir jau arī, kuras mašīnas ir labākas un nav tik nogurušas, sagurušas. Tu uzdis manam bērniem tagad? Nē, es viņam teicu, ka viņš vienkārši ir noguris, viņam ir jāatpūšās. Mēs viņam Kāpēc? palīdzēsim relaksēties. Paklausīsimies, vai viņš ir noguris vai nē. Jā, es esmu mazliet piekusis mazliet. Jā, neklūdzu, palīdz man. Atgūt spožumu. Viņam pilnīgi vienalga, viņš tur čilo. Viņš saka, Jānek, šito mašīnu mums jāņem. Es tikko ieraudzīju vienu bukti, biļāviens. Bukte? Tā kā zilums zem acis ir šajā vietā. Kā tu to visu redzēji? Nopietni, ja? Bukte? Tas noteikti Mārtiņš ir bijis. Viņš 100 punktu lēkais. Kāpats ir alumīnija. Ja? Tas nozīmē, ka tas tev būs precīzi 2 reizes dārgāk. Lai iet! Es esmu tomēr limuzīnas atbrauc. Es domāju, Daļiks ir problēma. Brauks ar F10. Jānek, milzīgs paldies, ka uzņēmi savās telpās, un es tev novēlu veiksmi, jo tā tev būs ritīgi vajadzīga. 3 reizes lielāks lūdzu, lai tev izdodās. Lūdzu, lai tev izdodās. Tagad vārds Jānekam, kurš ķersies pie darbiem un arī piekrit paskaidrot dažus knifus, kas iespējams kādam var noderēt. Es nevaru sagaidīt gala rezultātu, un es saprotu, ka viņš jau no dzimšanas ir kāds ir tāds ir, un neko tur dīši nevaram mainīt, bet vismaz krāsojums varētu izskatīties mazliet jaunāks un kopā automašīna dzidrāk. Tā, kā jau redzējām, mašīnīti mēs nomazgājām, sāksim kaut ko polēt no sākuma. Pirms polēšanas ir jānoiet ar plastelīnu, tad jānoņem nost tādas bītuma kārtiņas un kaut kādas metāla skaidiņas no bremžu diskiem. Sadarīsim to un atliksim virsū pastu. Vēl viena lieta - jāplīmē plasmas detaļas, sevišķi šitās melnās matētās gumīņas, arī lūkai gumīņu. Sapulēts, spīdīgs, un tas ir tas, kas bija tas sagarušais. Šitas ir Semaks, šitas jau ir F10. Patīkamākais mirklis, kad mašīna ir nopulēta, pārklāt viņa ar keramiku. Un redzot visu, ko Janeks dara, iespējams, tev pašam ir kāda vajadzība pēc viņa pakalpojumiem, un parasti komentāros raksta, tad cik tas viss maksā, un varbūt īsti negribat zvanīt viņam pašam un prasīt, tad es šī video aprakstā atstāšu visu viņa cenas, lai nebūtu kaut kāda lieka jautājuma, gan par ķīmisko pulēšanu, keramiku vai tikt vaļā no buktēm. Tas viss ir aprakstā, un noteikti piesako Kārportu sociālajiem tīkliem, kas arī būs aprakstā atstāt, kur Janeks arī rāda, kā tiek galā ar neiespējamajām misijām, un tur var redzēt, kādēļ tad viņš ir top džeks Latvijā. Un, dāmas un kungi, izstāsta, ka ir reāli tikko pacēlusies cena mūsu Semakam. Kā bija vispār? Kā jau tā kā ar visām pulēšanām, tā kā ņem dari, darbojies, un gala rezultāts ir lūk redzams. Vispār, ja tu citām automašīnām salīdzini to, kas te notikās, kādā vispār stāvoklī, tad beigās viņi ir. Mašīna bija tā kā ļoti sliktā stāvoklī, plus vēl viņa tā kā bija pārkrāsota, bet darījām visu, ko varētu, lai tā kā viņa būtu šajā stāvoklī, kāda viņa ir. Gluži F10 nesanāca. Gluži F10 nav. Var redzēt, ka tā krāsa ir tāda dzīvāk daudz palikusi. Protams, ka ir lietas, kuras mēs nevaram izglābt, kas ir visādi akmentiņi, viss kaut kas, kur vienkārši būtu jākrāso un viss, bet kopumā var redzēt, ka ir tāds, Tas spīdīgums, tas jaunais skats, viņš ir tā kā
pulēja 2 soļu tehnoloģijā. Tas ir tā kā gāja pāri ar rupjo pastu. Viss bija tāds izņēmām ārā visu švīks. Pēc tam gājām pāri ar smalko pastu. Vēl vien, tas ir 2 kārtas, mēs tā kā ejam pāri. Pēc tam uzlikām virsū arī keramiku vēl, lai tā kā būtu, lai šo pulēto virsmu saglabātu pēc iespējas vairāk, ilgāk un vieglāk būtu kopt to mašīnu no ārpuses. Tu to bukti neizlavoji, vai nevis halbas, kas bija? Mēģināju viens attaisīt kapatu, tad mēs mēģinājām pa 2 attaisīt. Es rāvu kloķi, viens tā kā mēģināja celt, neizdevās. 3. es nesaucu, varbūt tās. Es tev varu parādīt, kā. Te ir rītīgi daudz īstamā lejušu prikolu. Zvans Ardalai, brauksim uz Ardalu atkal. Kas tas ir? Tas pulta open? Tas ir kaut kāds slepenais slēdzis? Ko? Redzi, te tāds pulta open. Nu parauj. Nē, labāk, nē. Tas ir kaut kāds lejušu prikols. Es tādu nemaz nebiju redzējis. Un viņš pat nav. Viņš nav tik tālu ticis. Te ir nosprūdis. Tā trosīte ir nosprūdis. Viņš joprojām ir viens liels iepis. Lai arī tā krāsa tagad izskatās daudz labāk, viņš ir daudz tāds svaigāks. Viņš joprojām ir viens liels iepis. Es atvainojos. Es nebļaušu vairāk. Tu vairs nebļaus vai nebrauks? Līdz kamēr eļļi būs jāmaina, varēšu braukt. Mierīgi, jā. Un es sapratu to, ka tu vari arī apmācīt citus, ne? Jā, protams. Esam jau šādus pasākumus veikuši, apmācījuši arī citus jaunos puišus, jaunos meistarus, kuri grib būt par buktētājiem. Burtiski pāris mēnešu laikā mēs varam iemācīt arī cilvēkus buktēt. Mana pieredze ir bijusi, kad es šo visu buktēšanas ceļu esmu gājis pats cauri. Man tas izvilkās 2 gadu garumā, ļoti daudz krupju apēstīju. Es negribu baigties saslavēt Jāniku, bet manā skatījumā, kad viņš ir... Es drīkstu? Viņš ir tā kā spicākais vai viens no spicākajiem džekiem, kas var izbuktēt tačus. Pie viņa brauc no visas Latvijas cilvēku. Tas tā vienkārši, ka daudz meklē, grib kaut ko darīt šajā visā tēmā. Es gribēju šo te visu iepīt. Skaidrs, ka mums šodien ir runa par pulēšanu, keramiku un tām lietām, bet vienkārši šo te štēli jūs varat dabūt pie viņa gatavu. Es atstāšu aprakstā kontaktus. Vēlreiz milzīgs paldies un paldies, ka tu šo te mīskastu uztaisīji pa, F9? F9, jā. F10 nesanāca, F9. F9,5. F9,5. Labi, saprotu, mēs uztaisījām, nopulējām tačku, uzlikām keramiku. Tagad viņi joprojām izstāsta tā, kā viņi izskatās. Protams, dzīvā krāsa un viss, bet man liekas tā lielākā lieta, kas automašīnai ir vajadzīga, tie ir diski. Mums vajag smukākus, lielākus diskus. Un man ir līdzi Normons, kurš ir L-riepas džeks un ļoti traks čals, ja esat jau redzējuši citos manos video. Viņš šodien ir mans stila eksperts, viņš novērtēs no 1 līdz 10, kāds disks es esmu tā kā price performance izvēlējies. Un mēs tagad braucam uz Ardala Motors, kur tuliņās piemērīsim jaunos diskus un riepas un paskatīsimies, kāds viss kopā izstās. Es domāju, ka tuliņ Semakam vajadzētu sākt izskatīties pēc mašīnas. Cerams. Uzvelc, jā, parād, kā tev izskatās viņš. Man liekas, varētu piestāvēt. Tu šādi bembis cēsi. Nepiestāv apaļās cepures. Ir labāk? Jā, bet labs, klausies. Uzreiz kaut kādu gribētu kaut ko Man zikā asies, ka tas mēģis ir uzreiz tāds vibes. Uz kuriem brauks? Pasāstīja, kāda Semakam diska vispār piestāv. Lielāka nekā 17 gaņā colas. Mums ir kādā krāsā mašīna, melna, tad jau kādus gaišus vai melnus, bet gaišus labāk. Plata mašīna, vajag platu smieķi, man liekas, šaurajām būs kā būs. Tev vispār šis 65. sērija vispār pēc izskata, kā tev liekas? Viņa nav žurka, tas ir mīnus. Tas jāizstāst tā, lai tev gribētu kāds naudu iedot, nevis pizdi. Kā šobrīd izstāst? Man kā izstāst, ka tev vajadzētu bišķi pizdi iedot. Pasies šitā kapēka, vai ne? Tev patīk šādi diski? Nē. Kāpēc? Baigi mazi. Lielāks vajadzētu. Tas čelsīgs skatās tīm un domā, ka tu nodis viņa disks, viņš jau cauri mašīnai jūt. Хорошие диски, покупаем. Tautā jau saka, ja tu uzliec diskus, tad tie 50% jau automašīna izskatās labāk. Ja tu trāpi diskiem, es ceru, ka es trāpīšu. Un citi domā, ka 70% ir diski. Diski nav projekts. Bet tas ir ceļš uz projektu. Tā kā labāk. Tas ir sākums, jo man liekas, tajā brīdī, kad tu uzliec diskus, tad tu sāc varētu tur kaut kādu lūpiņu uzlikt, varētu vēl kaut ko uzlikt. Tu beigās aiziet pie tā, ka tev vienkārši nav vairs naudas, jo viss piķis ir iztērēts. Tas ir kā, ja tev ir netīras zeķis, un tu uzvelc tīras, tev reiz gribās arī rokas nomazgāt, un tā. Ko? Tā cepuri ietekmē pārāk vilciņos. Sveiki! Jūtu diskus. Pasies šito te. Sūdīgi, vai ne?
Jā, viņi vislabāk iztītos bagažniekā, man liekas. Es nevaru, man liekas, visu ielikt pakšķi. Šitais ir oriģinālais disks, kas viņam nāk. Zināji to vispār? Tie ir oriģināli, tās mašīnas diski? Jā, tie ir oriģināli. Tev ir 5. disks bagažniekā? Vismaz lietuvieši tā teica. Lietuvieši tā teica. Viņi teica, haroši auto. Viņi teica vispār, tā kā man dēls pārdod, un viņš viss tur ir maizē, viņš brauc, viss kārtībā. Jo diršana, bet klausos. Lai Ella riepās aizbraukt, nākamreiz būtu šī tāds čāls, bet tikai ar tavu seju. Es varam vienkārši izgriezt manusējumu, pielikt tur klāt. Mēs varam, jā. Mēs varam savākt šo plakātu. Rob, man ir riktīgi sliktas ziņas un riktīgi labas ziņas. Labā ziņas, kad es esmu gatavs beidzot montēt riepas un diskus, kur jūs vīrās redzēsiet. Un sliktās ziņas tādas, ka es nevaru haubatēt vairāk vai jā. Nē, es nezinu, kāpēc. Janeks vienkārši gribēja vienu bukti izspiest no haubas, bet viņš nevarēja, jo vienkārši kaut kas tur izbeidzās. Viņš no augšas to bukti gribēja izspiest. Iespējams, jā. Bet es nezinu, tur trosīt vai kaut kas. Bet tagad mēs varētu sākt ar diskiem. To varētu parādīt. Jā, mums viņi ir sagatavoti jau šeit nolikti. Mēs liksim virsū Cylon ZSR2 riepas, kuras jau mēs esam likuši iepriekš un ir pierādījušies, ka tas ir vienkārši temčiks, price performance, dāmas un kungi. Tātad šīs ir mūsu riepas, kuras mēs liksim virsū, un mums ir šeit slēpjās arī diski, kurus tu līņās jūs redzēsiet. Es zinu, ka daļa teiks, varēja šitāds, varēja tāds. Es ticu, ka ir vēl ļoti daudz visādi varianti, bet price performance šīs te man likās vislabākais variants, kas 65. varētu izskatīties. Skatieties, dāmas un kungi, 20 un smukas tādas šaurās riepiņas no Cylon. King in the castle, king in the castle. Kā tev liekas, Rob, šitā izvēle bija laba? Jā, zini, man ir mērķis. Tev besītajā BMW, ne? Nē? Mēs jau par to runājam. Nu jā, bet... Ir laiks dzīvē, ka tu pārēji. Tu caur puķiem visu laiku viņi tāpat nodirs. Jā, un kamēr viņš taisa pietupiens, es tev parādīšu, kur Altrezzo EZSR2 Cylon riepas, kuras īstenībā mēs arī Subāram likām. Tādā ikdienas braukšanai, cena, performance, vispār kā pērk šitās riepas normāli? Jā, tur jau labelings pa seju, pats reklamē seju. Jā, jo mums ir visādas foršas lietas. Mums ir tātad B kategorija uz degvielas ekonomiku, kas mums ir vajadzīga, tāpēc, ka mūsu tačkas noteikti diezgan daudz apēdīs ceļā degvielu. Viņi ir 69 decibeli, kas īstenībā es nezinu, vai tas ir skaļi vai klusi. Gan jau, kad tas ir klusi. Parasti 72, man liekas, visām. Šitās ir labas riepas. Nē, šīs riepas īstenībā mēs te visu laiku pa Cylon runājam, bet šīs te ir no tām vasaras riepām, kas ir, man liekas, pēc cenas vislabākais. Kā tev liekas, mums nevajag vecās riepas nokopināt, ko tev darbā neteiks neko slikti, mēs te uzkopināt? Priecīgi nebūs. Cik tev soda punkti vispār? 10. Cik? 10. 10? Tas taču pagājušajā tev teicu. Es domāju, ka kaut kas ir nodzēsies jau to šito laiku. Tur taču neesi normāls. Tu ar Mercedes brauc. Tev vajag BMW nopirkt. Varbūt paliks mierīgāks. Nē. Tu negribi burnotu uztaisīt ar viņu? Es varu uztaisīt. Kā ciemiņš Liepājā, es tev varētu atļaut, bet ja tu salozīs, tad zini kā. Atļauju, es tā varu, bet ja kaut kas salūs, tas... Es domāju, moši uz bruģi. Nu varam uz bruģi. Bruģi uz vieglāk. Klausies, zini, ka tu negribi tev atlaidīs, bet ja mēs iedot viņam to izdarīt, viņš pat nav no Liepājas, nekas nebūs slikts, nenotiks. Viņam ir 2 jāri, ir tikai soda punkti. Bet ja nevar. Uz tā bruģi bišķiņu var? Tad bruģi tev darbojas, ko tu gribi. Davai, tad iedodam viņam, jā. Būs nice. Otrs ritenis. Esi? Šitā lūdzu nedariet. Ārdāla motors reāli tulītās Roberta atlaidīs. Šitais iet. Pasies, kā semaks vienkārši kūpina riepas. Te vēl gaļi, vecīt, tu vēl vari kūpināt. Kā temperatūra normāls, nevar attaisīt kolbu vienkārši. Temperatūra normāla, mēs braucām 140 tikko. Viņš met lejā apgriezienu. Tas viss ir Photoshops, neesiet dusmīgi uz mums. Paldies, Ecī. Gribētu slēgt savu identitāti. Mēs te iekšā varam uzkūpināt? Iedomājies, kā izstītos reāli Arnela motors servisā uz pacālā ir reāli uzkūpināt. Tā būtu tēma. Viņi pēc grāmatas dara? Kur? Šitie diski visi jau. BMW bībelē.
Un, protams, paldies mūsu draugiem Sailu un Riepām, kas palīdzēja šiem lielajiem diskiem piemeklēt pareizās vasaras riepas. Un pateicoties lielajam autoparkam, šīs te riepas arī izmantojam visdažādākajām tačkām ar visdažādāko pielietojumu. Un cena pret performance noteikti ir 10 no 10. Tagad viss samontējam un vajadzētu visam izskatīties jau daudz labākam. Labs! Tagad tā teča sāk izstīties pēc reāli kaut kā pilnīgi savādāk, man tā liekas. Bling, 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 bling. Jūs šobrīd izskatās, viņš jau augstāks, bet es domāju, ka tajā brīdī, kad mēs bišķiņu pabrauksim, tas atspērs mazliet nosēdīsies. Es ceru, ka viņam jau vajadzētu būt šitā kaut kā, ne jau šitā. Viņš jau nosēdīsies, es domāju, dabīgi. Wow, pasties! Bet tāds, Robi, tev piestāv BMW. Uzreiz redzēju, ka tev 10 sodu punkti. Ļauj uzkūpin. Vai viņš tiešām kūpinās? Jā, tu jau teici? Jaunās Saila un riepas. Nē. Kā ātri dūmus veidoja? Jā, pasties, kā ātri dūmo. Tā kārba vai riepas? Diez viņš dara tā ar visām klientu mašīnām, kas izbrauc ārā no... Uzlīmes kaut kā jānāk. Tā viņš arī aizbrauc. Labi, būs jau labi. Saķeri ir. Saķeri ir labi, jā. To mēs pārbaudījām, saķeri. Jā, mums ir saķeri. Nē, kā tev diski šī vispār? Diski man patīk, kā izstāst. Tā kā jāizstāst, tikai zemāk bišķiņu vajag. Var būt flanci, bet flanci nevajag. Bet pagrieziens strādā. Tu māki pagriezienu ieslēgt, tev 10 punkti. Tu 100 punktu viņas nelieto ikdienā. Robi, paldies tev vēlreiz par ātru kvalitīvu darbu un paldies Ardela Motors. Un tagad ir pats tas smukākais moments. Pastīsimies smuks rollers tagad. Jā, tagad jau mēs runājam citu valodu. Viņš tiešām izskatās labāk. Ja iepriekš man mazliet saskauda tie Mārtiņa Mercedes diski, tad tagad mūsu brīnums izskatās jau par 35% labāk. Un te arī varētu pabeigt šo sēriju, bet mūsu draugs Švābe teica, ka izdzēsīs mani no draugiem LV, ja neuzlikšu flanšus šim te bembim. Un tādēļ mēs dodamies uz Jēkabpili šo lietu atrisinātu, jo tas būs kā ķirsīts uz kūciņas, lai var maksimāli ar maziem līdzekļiem tikt pie labāka rezultāta. Jo vairāk naudu šajā miskastē es guldīt negribu, un es ļoti ceru, ka ar šo viss arī beigsies. Kā tad, Robert? Rekurā atcerieties šo te čali, viņam bija sirrā. Ači, kurls nepalika? Manām ausīm ir real Ej, tu Es nefilmēšu vairāk viņu. Viss tiek kontrolēts vairāk vai mazāk, pārsvarā mazāk. Tagad tu esi pārkāpis nekā uz BMW, jā? Jā. Kāpēc tā? Kāpēc siera apnikas? Es nezinu, vienkārši uznāca kaut kāds bizniņas, gribās pārdot. Nenožēlo? Bišķi nožēloju. Te izstāst, ka labs potenciāls. Kas par bodykits vispār ir? Kliktūnings. Kliktūnings tas ir, jā? Aerokits no kliktūninga. Jā, šis diezgan agresīvi izstāsta. Šis nav no kliktūninga pats dulākais kits, kas viņam ir. Tā kā hotbojanti rozē aparāti. Kas par motoru? Benzīnieks DD. Pietiek? Nē. Tev atspērs ir zāģētājs? Vai? Tā ir koilas un aizmugurā ir fleksēts atspērs. Sēdinātas un vēl fleksēts. Vēl zemāk vajag? Jā. Prasās riktīgi. Labi, būs īņšīgi pasīties, kas tev beigās sanāks. Man patīk šais kīts. Viņš ir, ja gribas tā izcelties, tad viņš ir diezgan agresīvs. Pārbaudām, cik labs 46. Te arī ir problēma. Šitien te. Te ir redzama problēma. Te arī ir problēma, jo parasti te viss izrūsē. Strādā vēl. Strādā, jā. Līdz 46. Šitā ir baigā problēma te un te, jā. Te ir rītīgā problēma, jā. Bet viņš viss cauri šitāda problēma vai tikai kaut kāds pāris vietas? Šitā arka, otra bišķiņa, durvīm kaut kur pa apakšām tā. Grīda vispār visā visumā ir? Ir. Kur šitais arī ir Emīla 46. Tā kā viņam ir sēdens un kābras vēl ar cieto jumtu. Tagad forši, man liekas, kad šitos nolaiž, tad izstāsta rītīgā gangsterī. Un kāds motors šitam? Dīzels. Dzīvnieks. Kāpēc tev 246? Viens ir tā kā bīters vairāk vasarai, otrs ir... Otrs ir tā pabraukāties. Nezinu. Un tad tev vēl 346 vajag ziemai? Jā, man bija ziemai, bet to pārdevu uznāca pavasars. Tas ir fitmens, draugi. Jā, uz koilēm šitais, tas nav pneima. Tā nav pneima. Bet strīķējās jau tā vadās nebrauc. Nē, neķerās. Priekš reizēm, ka griež stūrī paķer rieba. Bet jāizmēr kāds iekāpji? Es nevedu nevienu, tikai draudzeni. Kur varat iečekot Emīla Instagram, pasakot līdzi viņu visām tačku izdarībām.
skatījāties. Es domāju, ka viss ir pabeigts, viss ir baigi forši, bet nē, mums vajag viņam flančs, jo bez flančiem viņš izskatās. Flančs nozīmē tas, ka mēs varam dabūt riteni mazliet uz āru. Normons ir pasūtījis flančs Semakam, kurus mēs tuliņās L riepās piemērīsim. Starp citu, jā, šī tā lieliskā vieta Jēkabpilī, kur visiem jābrauc mainīt riepas vai jāliek disku virsū. Redz, reku kosti arī kaut kādā veidā. Ko tu te dari, vecīt? Ko tu te dari? Čau, vecīt! Čau. Labs. Kur mēs esam? Normandula riepās. Ahujēn, tā kā 5. klases eksāmenā atbildēja. Ieskaitīts. Tā, L riepas priekšnieks Normons, labdien! Sveiki! Viņš bija mums arī tā kā eksperts visā šajā lietā, un jūs redzat, ka mēs gribam vienkārši dabūt to riteni ārā un dabūt mazliet agresīvāk to izskatu. Izstāst, ko mēs darīsim tagad. Kas vispār, kāda funkcija pilda plāns tiem, kas varbūt nesaprot, kas tāds ir? Plāns ir starplika, nezinu, ar garajām skrūvēm laikam starplikas, plāns ir kas pieskrūvēm pārējā. Tas ir, lai viņš skaistāk, labāk iztītos, platāk, tāds labāks fitments būtu. Es jau teicu, ka vajag 20 mm, bet dažs labs teica, ka nevajag mums tik smuki, mums vajag 15 mm. Tas tā saucās kompromiss. Kurš teica, ka nevajag 20? Pagaidies kameru otrādā. Nē, tā kā uz savu pusi. Pagaidies tā teici? Jā, tu teici, ka 20. Es biju skaidrā? Tā šitais būs tāds kompromiss, kur tošana neķersies, un būs bišķi labāk, un vajadzētu visam sajiet. Ko dara Flancis? Sap gultnes. Dīris, šitais ir vectēvu saruna, vai tu nevienu gulti mēs esam atšakrējuši? To es dzirdu no citiem. Bet pa lielam, vienalga, vai tu uzliec planci, vai tev ir disks ar lielu iznesumu. Nu, manuprāt, ir vienalga pa lielam. Tas ir tas pats. Tur nekāda, tad nevienu reizi man nav nomiris gultnes planča dēļ. Tas ir, ja tu uzliec diskus ar ET30, un tad uzliec planci, piemēram, 15 mm, tas tev sanāk, tā kā ET15 disks, tādi arī ir oriģināli. Tev sanāk platie diski bojā dzīvi. Tā nav. Ko tad nevajag video tikt iekšā? Kad to šmīgi staigā apkārt, nelikšu apsolu. Lai Semaks būtu pabeigts, mums ir vēl viena lieta jāizdara. Tā ir šī pretīgā vieta, kur es biju domājis, kā viņi tā kā varētu risināt. Kristaps teica, ka vajag rītīgi nopūst ar baloniņu tagad. Man liekas, ļoti labi ideja. Mēs to arī darīsim tagad. Šis man atgādina, tā kā vajag pēc 10 minūtēm būs klients, vajag ātri nokrāsot. Nu ne jau darba laikā. Mēs esam ārpus darba laika. Es atradu nepieskatītu šmigu, bet tas nav tā kā izskatās. Oi, opcik. Šitie te sievietes. Tu visu sievietes. Profesionāls krāsotājs arī īstenībā. Nē, īstenībā viņš ir profesionāls krāsotājs. Šitā viņš parasti nedara, bet nu šodien. Jā, tā gadās citīgi. Pat īstenībā, jā, es to daru. Cik labi, ka ir profesionāls draugs krāsotājs, kas reāli māk šitā lietu. Varbūt kādam to var iedot kā tipiņu, kas grib šitā te darīt. Nu, ja kāds grib šitā te piekrāsot savu mašīnu, 5 lietas, no kā jāuzmanās. Tu aplīmē to, ko negribi, lai nopūst. Tas nepūst tā reiz visu baloniņu. Nu, tā kā paņem un vienkārši pūt tā kā līdz sāk līst tecēt. Kad sāk tecēt, tas ir slikti. Ja tā nopietni, tad vienkārši kādās mazās kārtiņās būs nevajag tā reiz tiešām tā, ka vienkārši sapūst un liekas, lai ir, ko tu gribi, ir balti, tu gribi melnu un pūst līdz tam brīdim, neatlaid līdz tam brīdim, kamēr paliek melns, tad vienkārši viss būtu grīdas. Jā. Vienkārši tā uzmanīgi, tādi puskārtiņi, tā drusku, padrusku. Bet tas tavās, lai vienkārši viss nenotiek tur beigās, pareizi? Ja vienkārši tu paņemsi un sāksi rīktīgi dot vaļā, vienkārši viss noies. Vajā. Kostjas, krāsotājs skolā. Un, protams, mēs tas Semaku varam gatavot, cik mēs gribam. Mums ir vēl viena lieta, kas mums točini ir jāizdara. Tas ir jāatbrauc uz L riepām un jāiesveid burnotiņš ar burnotiņu. Reku čāļi arī ir gatavi. Galvenie reku kūpinātāji. Labdien! 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 Klausies, baigi labo mašīnu izvēlējies. Tiešām, lēšu sapnis. Tiešām, šitā arī ir laba mašīna. Tu viņu izvēlējies. Nē, tu viņu izvēlējies. Nē, tu viņu izvēlējies. Nē, kā tur bija, viņš izvēlējies, pareizi? Kāds no jums izvēlējās? Ko? Nē, tu viņu atradi. Nē, tu viņu atradi. Es tikai saurunāju. Tu teici pats labākais pirkums, ecīt pēc šito Semaku, tā ir vienkārši tēma. Tagad tu bultas pārmet kaut kā tā, drusku, man liekas.
esam savaduši kārtībā neglītāko 7. sērijas BMW, nu cik nu tas ir iespējams ar maziem līdzekļiem. Un ja paskatāmies, kā šis brīnums izskatījās sākumā, tad tagad jau pēc Janeka apciemojuma, tad ar jaunajiem diskiem, jaunajām riepām un flančiem, tas viss jau sāk izskatīties pēc kaut kā. Protams, tikko gandrīz arī nozāģējām atspērs, bet nu to varbūt kādreiz citreiz. Bet tagad nekautrējies un ierakst, kā tad tev šis auto patīk vai nepatīk un ko vēl vajadzētu viņam izdarīt. Paldies, ka noskatījies līdz galam un tiekamies jau citos piedzīvojumos.